sasaukta ārkārtas komiteja sociālo izglītības kultūra jautājumu. Darba kārtībā ir tikai viens jautājums par apbalvojumiem gada balva un Aglonas novada gada cilvēks. Tātad ir veikts daļēji apkopojums. Tad būs sāksim uzreiz pie nominācijām. Būs apbalvojumi Aglonas novada gada cilvēks. Ir iesniegti 3 pieteikumi. Tad jūs, deputāti, varat redzēt pieteikumus. Jums arī ir nosūtīti uz e-pastu un arī izrukāti ir. Pieteikumus ir nosūtījuši, izvirzījusi pretendentus Ingūna Barkeviča, Osvalds Šetinovs un Aglonas novada bāriņtiesa Krivānis kundze. Tā ka pirmais pretendents ir Edgars Kudiņš. Jūs varat apskatīt pieteikumu. Un uzreiz mēs analizējam, vai pieteikumā ir pieļautas kļūdas, vai atbilst nolikuma prasībām. Tad lūdzu deputāti uzreiz izvērtējat, paskatāties un uzreiz tad mēs varam pieņemt lēmumu, vai atbilst, vai pretendents arī neatbilst. Atradāt? Jā. Tā, kādi jautājumi? Ir? Tā. Par Kudiņu Edgaru nav jājautājumi. Abi 2 pieteikumi atbilst. Tā otrs pretendents ir Genopeja Prusaka, ko iesniedza Aglonas novada bāriņtiesa. Tā, kādi atbilst vai neatbilst prasībām? Atbilst, jā, tad varam virzīt, jā? Mēs balsojam atsevišķi vai kopumā, apkopojam kopā un tad balsojam vai par katru nomināciju atsevišķi. Tā. Kāds pretīgi. Jā, mums šodien vajag par sevi noteiksim tikai vai atbilstība, ne? Jā, mums šodien jākopo un jāsagatavo lēmumu projekts un jāsūtā. Kas atbilst? Uz novada ko? Sēdi, ja? Un sēda tad jau pieņems lēmumu. Izvēlēsies no 2 pretendentiem, pieņems vienu. Jā. Kā tas nosaka nolikumu. Tā, kāds ir mums priekšlikums? Balsojam par katru atsevišķi vai par visiem kopā apkopojam? Par visiem, ja? Nav pretim? Nav par gadu cilvēku nevaram mēs atsevišķi? Ne, varam. Varbūt ir tāds. Kā? Atsevišķi, jā, gadiet. Tad par apbalvojumu Aglonas novada gada cilvēks ir 2 pretendenti. Deputāti apskatīja pieteikumus, pieteikumi atbilst nolikumam, un mēs virzam izskatīšanai
uz novada domu, ja? Jā. Kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tā, nākošais. Nominācija izglītība. Ir arī pieteikti 2 pretendenti, Māra Ušacka, Monika Pušnikova. Par Māru Ušacku iesniedzis Didis Vanaks, un par Moniku Pušnikovu ir iesniegts no Ingūnas Batkevišas. Tātad lūdzu apskatiet anketas, vai atbilst nolikumam, un varat pateikt savus priekšlikumus. Vienīgais, kas gribu piebilst, ka 10. gadā Monika Pušnikova saņēma Jā. Visiem deputātiem arī ir izraksts rokām no sēdes protokoliem no 10. gada līdz 14. Ja? Jūs arī tur varat redzēt, kas tika apbalvoti iepriekšējos 5 gados. Tā kā 10. gadā, kā jau izpildu direktors teica, Monika Pušnikova tika apbalvota. Tad mēs arī protokolu atzīmējam, ka Monika Pušnikova tika apbalvota 10. gadā. Tā Māra Ušacka atbilst, ko ir iesniedzis Didis Vanaks. Tā. Ne tāpēc es turu paturs nebalsošu 10. gads, ja pie 15 gads ir šīs kāds 5. gads tikai, tad viņa 6. gads sanāk. Tad 6. gadā var jau. Viņa var 6. gadā, jā. pretendēt, jā. Jā, tad 10. nav jāņem vērā. Kāpēc? 10. jau 5 gadi. Tagad Jā. 5. gads. Tagad jau 6. pareizi. Nav jāņem vērā. Pareizi. Tā ka pareizi tad. Tā Monika Pušnikova tad atbilst. Nu, pareizi. Ja? Par tekošo gadu taču pieņemama Nu, balva, jūs ja? skatāt pareizi. Par tekošo vai par nākamo gadu? Par tekošo taču pieņemama balva. Ja 10. 5 gadi ir, 11. tad vienalga nedara, ka pēc 5 gadiem, pēc 5 gadiem, tad 6. gada viņa var pretendēt. Šobrīd ir 5 gadi. Šodien. Tad viņi nevar pretendēt. Nu, tak sanāk, ka ne. 10 plus 5 ir 15. Balva tika saņemta par 9. gadu. Par 10. Par 10. Jau ir pretenzijas 10. gada novembrī. Nē, nu mēs protokolu atzīmējam, ka 10. gadā 10. gada 15. novembrī. Jā, tikai- pieņemts lēmums. tika pieņemts lēmums. Jā. Tad deputāti izlēma. Jā. Mēs tikai apkopojam informāciju. Labi, tad balsojam. Es esmu viņus. Labi. Kas par 2 pretendentiem izglītībā par Māru Ušacku? Man ir redzējuši, ka es par Māru Ušacku varu balsot, par Moniku nevaru balsot. Var atsevišķi. Nē, atsevišķi ne, labāk. Par abiem kopā. Tad no viņiem balsot. Tas, kas par? Un virzam uz sēdi. Jā. Paliks sastādījumi. Nu, kā viņi 2 var virzīt, ja nav 2/3? Divi balsojums sanāk. Nesanāk. Sanāk. 2/3 nav. Jo viņam 2 balsot. Nu jā, bet komiteja 2/3 tā nav 50%. Osaldam 2 balsot. Jā, vēl ko. Kur? Komitejā. 4 šajā komitejā ir. Neko neizdarīt. Ja balsis sadalās viena,
Nesadalās. Kā viņi viena Loģisks risinājums ir šeit tāds, ka par katru pretendenti šeit būtu jābalso atsevišķi, tad vismaz tā uz atskaru varētu tikt, bet balsot par Nu, bet tas nebūtu godīgi arī par kandidātu. Bet jūs jau par personu tagad Pušņakova kungs nebalsojat. Jūs balsojat, vai viņa atbilst vai neatbilst. Ja jums ir šaubas atbilst, tad neatturās. Kā tiks kāds jau uzreiz pret, tur varianti. Cik jau reižu tā bijis. Pareizi teica, vajadzētu jums atstādināt sēdes laikā, bet tagad mēs tik izvirzām. Lēmums, tas nav lēmums, jā. Sēdes laikā. Tāpēc var mierīgi balsot. Nu jā, virzīt vai nevirzīt. pārdomās. Nevirzām. Virzām, tad labojam balsojumu, jā? Ja tā nav pretrunā, tas saprot. Jūs balsojat ar atturos, ja būs. Tad par, jā? Es atturos, tad labāk. Es balsoju, bet atturos. Tā jūs pār, tā? Un sanāk lēmumu, pareizi. Labi, tad lēmums jāatturas, lēmums pieņems. Labi, paldies. Nākušā nominācija ir kultūra, jā? Arī divi kandidāti pieteikti. Lolika Valaine, ko pieteica Gunta Gulba Kalvāne. Un otrā nominācijā Astrīda Leikuma, ko pieteica Irēna Maļukina. Varat apskatīt anketes, pareizību, vai atbilst nolikumam. Man jūtam, Dimpera variants ir kaut kur izdrukās. Dimpera. Drīkst man pavāt. Paldies. Laipni balsosim. Es atvainojos, es te drusciņu pasvītoju. Es palabūšu. Tā, lūdzu, deputāts. Skatieties, tāpēc mēs šodien esam sanākuši, lai apspriestu. Parakstu. Kuram parakstu nav? Gulbē. Gulbē? Pareizi, paraksta Gulbē nav. Nav. Ka nav. Diemžēl Gulbē nav parakstījusi savu pieteikumu. Mēs arī protokolu atzīmējam, ka Gulbe savā pieteikumā nav parakstījusi. Nav paraksta, ja? Jā. Man ir jautājums, kā tas iesniegums tika juridiski vai tur vai pie sekretāres reģistrēts, ja viņš nav parakstīts, jo jebkurš iesniegums ir jāparaksta. Neparakstīju. Bet pagaidiet, kāpēc netika pārbaudīts, saņemot? Es nevaru atbildēt par sekretāru, kāpēc viņi pieņēma iesniegumu bez paraksta. Tas ir viņas politikums. Tad protokolu atzīmējam, ja? Jā. Nav parakstu. Nav parakstu, ja? Tā Astrīda Leikuma, ko pieteica Irēna Maļukina. Tas viss kārtībā. Nav paraksta, ir nevirza. Ir, paraksts ir, jā. Tā varam balsot, jā? Virzam izskatīšanā uz sēdi. Kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tā nākošā nominācija ir sports. Edgars Urbanovičs, ko pētījā Gunta Gulba Kalvāne. Un otrs pretendents ir Mortens Parsevičs, ko pieteica Inguna Markeviča. Tāds pats ir Edgars Urbanovičs, jā, arī nav paraksta. Arī protokola atzīmējam, ka nav Guntas Gulbas paraksta.
Motrikas ceļš Šimbūna, ko pieteica parakstu. Ir, ja? Viss kārtībā. Gadiem šitā kļūdām. Tā, varam balsot? Varam. Labi, kas par to, par dotiem izvirzītiem kandidātiem sportā, Edgaru Zanoviču, Mortinu Kurseviču, virzam izskatīšanā uz Seimu, kas par, vienbalsīgi. Paldies. Nākošā nominācija Tautsēmniecība. Šeit ir pieteikti 3 pretendenti. Jelena Sobeļa, ko pieteica Irēna Maļukina, Jevgenijs Berečko, ko pieteica Pēteris Bekešs, un Edgars Izāns, ko pieteica Aina Būļniča. Tā lūdzu apskatiet pieteikumus, vai atbilst nolikumam. Viss kārtībā? Jā. Varam balsot, tad virzam 3 nominācijas, jā? Jā. Kas par doto lēmumu projektu, lūdzu, tieši par Tautsēmniecību, kas par? Tā vienbalsīgi, paldies, virzam uz sevi, jā? Tā ir nākoša nominācija veselības aizsardzībā un sociālā aprūpē. Tā ir iesniegti arī 2 pretendenti, Marija Kalvāne, ko izvirzīja Ārija Perševiča, un Olga Konstantinova, ko izvirzīja Arlonis Novada, Bārimtiesa Prīvāne. Lūdzu, apskatiet pieteikumus. Viss kārtībā, ja? Varam balsot. Kas par un virzam izskatīšanai uz sēdi. Tā vienbalsīgi. Paldies. Tā 6. nominācija sabiedriskā kārtība. Izvirzīti arī 2 pretendenti. Ingūna Barkeviča, ko izvirzīja Gunta Gulba Kalvāne. Galina Gavrilova, ko izvirzīja Aina Būļniča. Aina Būļniča paraksts ir. Apraksts arī ir. Gunta Gulba arī nav parakstu, ja? Tad atzīmējam protokolā un virzam izskatīšanai uz sēdi. Kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tātad tālāk Denis sagatavojas arī lēmumu projektu par apbalvojumiem, kur nav minēts ne vārds, ne uzvārds, ne arī piešķirts apbalvojums. Kādā apmērā, ja? Tas ir visi 7 apbalvojumi. Protams, mēs šeit neko nevaram izņemt, vienkārši, kur pieņemsim pirmais apbalvojums Arlonas Novada gada cilvēku saņemšanā apstiprināt kādu cilvēku. Mēs nevaram, to lems tikai Novada dome sēdē. Un arī piešķirt apbalvojumu mēs arī šodien tikai varam ieteikuma formā ieteikt, ko kādu lēmumu mēs varam šodien izvirzīt uz Novada domi par apbalvošanu. Ja? Tas var būt gada cilvēkam varētu izvirzīt naudas prēmiju. Tas ir 150 eiro
pēc nodokļu aprēķina, ja? Nomaksas, ja, tad pēc nodokļu nomaksas, ja? Vadoties, varbūt tas cipars kāpēc 150, vadoties no iepriekšējā gada, kur bija piešķirts 100 eiro, ja? 100 lati. Tur atvainojas, jā, 100 lati, ja? Nu, lai summa tā nemainās, mēs arī varētu to ieteikt, sēdē izskatīt tādu variantu, Vai ja? tad 100 lati bija? Vai Tad lati bija? Jā, vai eiro bija? Nu, kāda gada eiro Latvijā vai Aglonas pašvaldībā? Alternatīva valūta vēl, Damsa? Ko sajaucu? Kaut kā jocīgi jums. Eiro bija, jā. Nu, tad sajaucu, atvainojos. Ja man liekas arī 150 eiro vai tik nebija. Ja? Nu, tad 150, ja? Vai mainām citu summu? Ko mēs varam? Nē, nu, Mēs nevaram. varbūt sēdē izmainīs to summu. Mēs tik ieteikt varam, ja? Tā, un pārējām apbalvojumiem izglītībā, tad kultūrā, tautsāmniecībā, veselībā un arī sabiedriskajā darbībā, kādas apbalvojumus mēs varam pasniegt. Mans ieteikums arī būtu varbūt 50 eiro apmērā. Jā. Tas būtu vienkārši tāds priekšlikums. Varbūt, Jā, un kas? Agrāk bija? Nebija. Nu, kādreiz bija dāvana kārta, tur kādu Bija labu. grāmatas. Nebija atzinības. Pagājušo gadu bija grāmatas. 30 eiro. Nu, kas te šogad pašvaldība bagātāka kļuva? Nu, nav grāmata. Grāmatu nav? Kā tad nav? Bankrota cenas. 13. vilni taču pirka speciāli un izdeva. Nu, tas taču skolēm radošs darbs. Tos. Neko sev jūs palasiet tos radošos, tur ir ko smelties. Es nezinu, varbūt citi Tur priekšlikumi. ļoti spēcīgi darbi. Tāds mans priekšlikums. Nē, teiksim. Varbūt tas nav atbalstāms arī. Ir Jūs varat... aprēķins veikts. Aprēķins ir, jā, ir veikts viss. Kopumā tas izmaksās 628 eiro. 32 centi. Viss kopā. Ar visiem nodokļiem. Mēs arī uzsākām domu atbalstu, mēs kā jūtam, tā balva jūtam, mīgas cita, jā, ka mēs esam. Vienam varbūt tā grāmata neko nenozīmē, citam varbūt ļoti nozīmē, naudas prēmija, varbūt ne 50, nu varbūt 30, cik mēs varam Es tā vēlos būtu piebilst, ka labi. būs, protams, tas atzinības raksts un būs tāds neliels prezents pilspārā. Ar uzrakstu tieši Par 15. gadu. Teiksim, mēs tā esam padomājuši. Par Tas tā atzinības paraugam, jā? paraugs, nu, tie ir divi varianti. Arī piedāvāju, tāds ir ar dekors, ja, ko arī var izgravēt un arī pasniegt. Nu, tas, tāds vienkārši tas kā piemērs, ja. Viņi visāda veida ir. To arī mēs varētu. Ir atzinības raksts. Vai atzinības rakstu, vai... Šajā, krāsā, viņš ir tādā zamša kastītē liekams un viņu var, tā kā ielikt arī plauktā. Smaki gravēts ar mūsu Es domāju, simbolu. tos abus varētu mēs Salikt kopā. salikt kopā un sēdi, un tad deputāti izlems, kas viņiem labāk. Laika būs pietiekoši, Paspēs, jā, ir Nu. sarunāts, jā, ka paspēs. Ja sēda ātri notiksies, es Teiksim, domāju, ja ka mēs tas sēda būs. noteikti. šonedēļ paspēsim vai nākošās nedēļas sākumā, tad noteikti paspēsim. Nav tik daudz 6. Cik maksā tas kalsiņš? Dekars? Tāda ir, Nebūtu svieta. tāda ir priekšlikuma. Līdz sēdē nosūtīsim. Varbūt kādi citi priekšlikumi. Padomā, pārvaldniekiem padomā, kas. Ja? līdzekļi būtu 628 eiro un 32 centi pārvaldes līdzekļos ir pieejami šobrīd.
Vēlreiz cik? 628,32. Tas ir. Tā ir kopējā summa par balvām. Jā, tas iekļauts. Tas atsevišķi, nē, Tas atsevišķi. Nē, tas būs atsevišķi, jā. Nu, sēdi noteikti būs atzinums no Vilcepures, kur arī mums savu redzējumu izteica. Nu, tad varbūt gadījumi no 30 līdz 50 eiro, ja teiksim tam pašām pārējās nominācijām, un plus vēl šīs, nu tad būtu ļoti, tāds ļoti pieklājīgs, pieklājīga apbalvošana būtu. Ir priekšlikums Lielcepure aizņemt, nevar atnākt un pateikt, ja būs atkal ārkārtējas sēde, atkal mēs sāksim tur škurināt pēdējo sekundu, ja visu, ja. Ir 30 vai 50 vai 180, ja. Padomājiet arī par pirmo vietu, tad gada cilvēks, ja visiem gribam 50, tad automatiski vajag par kāda cilvēka proporcionāli pacelt uz augšu. Nē, nu tas varbūt 30 var piešķirt, nav obligāti tur 50. Nē, bet šis risinājums ļoti labs, tas patīkams. Tas 21. gadsimta cienoši, teiksim, jau. Beidzot arī Aglonā kaut kas ienāk no civilizācijas. Skaisti. Valentīnas nav, jā? Nē, tas protams, jā, sēdē sagatavos. Tas ir mūsu kā priekšlikums, tas nav gala lēmums. Sēdē var būt citas priekšlikumi, būs no finansu komitejas. Vienkārši tas nolikums izstrādāts tā, ka sociālā komiteja apkopo un uzvar to uz sēdi. Varētu arī finansu komiteja izskatīt arī par atbalvojumu. Nu, tur tieši skato. Bet tāds ir nolikums. Labi, tad mēs varam tad virzīt uz sēdi, ja? Šo lēmumu projektu. Kas par? Tā vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts. Jā. Mums datora 2 priekšlikumiem, izpildu direktora apkopos arī izcenojumus, ja? Jā. Un Lielcepure veiks tos aprēķinus, no kurienes varēs pieprasīt finansējumu. Jautājumi nav? Man ir jautājums, ja ar finansēm saistīts, jūs uz finanšu komiteju nevirsīsiet jau? Nu, tā kā nolikums šeit Neparedz, jā. Gaiši skaidrs ierakstīt. Kas tur ir rakstīt? Kā sociālā komiteja apkopo un izskatīt. Es runāju par naudu. Par naudu nekas nav teikts. Par naudu, kas tur rakstīts? Šeit par naudu ir kas. Aglonas noda doma katru gadu ar lēmumu nosaka apbalvojumu apmēru. Viss skaidrs. Un būtu finansu komiteja, tad jā. Varbūt Es dominēts ar finansiem vietu. Tad jūs nosakāt to, jā? Jā, skaidrs. Mēs tik iesakām, nenosakām. Jā, nē, viss. Doma nevar nākt bez finansu komitejas. Tāds ir Nē, nolikums. Nu, protams, ka tāds ir nolikums. Savs redzējums, labi. Aptrek. Kārtībai te jābūt. Mēs varam tad virzīt finansu. Jūs no sociāliem? Kad? Nolikuma ir tāds. Ka sociāla komiteja izskata un apkopo. Labi, paldies tad.